Lai ceļotu, nevienmēr ir jākravā čemodāni. To zina arī visi impro draugi un ceļu biedri, kur nedēļas nogalēs tieks uz ceļotāju klubiņu pasākumiem, lai iepazītu arvien jaunus un jaunus galvenajus. Gan tos, kur jau būts, gan tos, par kuriem vēl tikai sapņojam. Šoreiz kopā ar impro gidu Jāni Kreidsbergu aizceļojam uz vietu, kur Āzija satiekas ar okeāniem, eksotiskajām Filipīnu salām. Šis salu arhipelāgs, kas sastāv no veselām 7107 salām, ir vienīgā katoļticīgā valsts Āzijā. Tāpēc iepazinām par Austrumu Vatikānu dēvēto Sebu pilsētu un elpaisturot uzzinājām par grēku izpirkšanu filipīniešu stilā, ikgadējo krustā sišanas rituālu lieldienu laikā. Savukārt Banauē reģiona rīsu terases ir Filipīnu simbols un slavenākā pastkarte. Tās tiek uzskatīts par vienu no pasaules brīnumiem un mūs nevajadzēja pārliecināt, kāpēc. Tāpat kā par šokolādes kaunu līdzību ar milzu trifelēm un galvaskausu mednieku cilšu draudzīgumu. Bet par Filipīnu pludmalēm laikam jau stāstīt būtu lieki. Tās tomēr jāredz pašiem. Kā jau katrā klubiņa pasākumā, neiztikām arī bez kārtīga tematiska cienesta. Šoreiz tieši laikā bija cūgaļas cepets, jo to par savējo saucam ne tikai mēs, bet arī filipīnieši, tikai nedaudz savādākā izpildījumā. Klubiņa otrajā daļā iepazinām pasaules trešo lielāko salu Borneo, kur savā starpā sadalījuši veselas 3 valstis, un uzkāpām varanajā Kinabalu kalnā. Šoreiz gan to mūsu vietā izdarīja Jānis, bet pasākuma noslēgumā katrs kaut nedaudz jutās sasniedzis savu virsotni pats. Tā kā šis bija pirmsvētku pasākums, pie mums viesojās kāds īpašs viesis. Iespējams vienīgais īstenais klusā okeāna pirāts, kurš, ticēt vai ne, turklāt tīri labi runā latviski. Skatos jums tur brošiņa tāda teviņa. Dēdīte un viss iesākumā nebūtu slikti. Zelta pulkstenis derbe. Zelta pulkstenis. Ja vairāk zelta nav, tad nāksies klausīties manu mūža labāko izgudrojumu. Nekas patīkams nav, bet man pie sirds gluži labs. Basu dzied basā, mīkstu soprāni soprāni. Redziet, pēdējā iespēja un visi uz Filipīnām laimīgi, ja? Cik skatu dzīvi, ja? Un ko par to sakat jūs? Kā klubiņš šodien patikās? Vai, foršs klubiņš, foršs pārsteigums, tur ar to laupītāju un vispār tāds priekšnesums. Es neesmu bieži jūs klubiņos piedalīsies, vispār laikam tikai kādu 3. reizi uz Ķīnas pasākumu, tur puisis jauki pastāstīja par savu pieredzi, kā viņš bija dzīvojis, un pēc tam es arī aizbraucu ar jums uz Ķīnu. Nu, bet ar tādiem priekšnesumiem, jā. Ļoti daudz reiz tā mēs nevar pateikt, kas viss fascinēja. Baneo sala palika tā. Ļoti liels iespējas. No tā kalna, Tam visam vajag laiku, lai sagremotu, vai ne? Tieši tā. Top 3 lietas no Filipīnām pašam personībās. El Nido, viennozīmīgi, Batad, Rīsu amfiteātris, un trešo būtu grūti nosaukt, trešās varētu būt vairākas. Gan ēdenes dārza avoti, gan tarsīri, tāpat arī Pazemes upe. Ir vieta, kur atgriezties? Jā, viennozīmīgi. Mēķi daudz, impro palīdz varbūt izvēlēties, jā. Kas šodien klubiņa, vai vispār uz klubiņu bieži nākat? Es pirmo reizi esmu šeit, man ļoti patika. Kā, ja jūs esat pirmo reizi, tad kā jūs rakstot vispār to ambrāžu, kas te notikās? Nu, ja tā ir vienmēr, tad ir jānāk katru reizi. Tiekamies citos klubiņu pasākumos un, protams, impro ceļojumos.